Šodien nebūs romantika. Man patīk skatīties filmas, kas ir balstītas uz patiesiem notikumiem, un šodien es jums piedāvāju ielūkoties vienā stāstā, kas ir balstīts uz šādiem notikumiem, tikai tas stāsts ir balstīts uz notikumiem manā dzīvē. 19. gada beigās, kad es stāvēju skatu torņa augšā, nevis tāpēc, lai skatītos skaistus skatus, manā galvā bija šāda doma. Protams, es biju gatavs mainīt visu, mainīties, lai atgriežtu savu dzīvi, tikai es nezināju, ko es varu mainīt un vai es vispār kaut ko vēl varu mainīt. Es biju ļoti aktīvs sportists. Līdz beigās ķermenis man apstādināja. Kas ir zīmīgs šajā bildē, ka šī bilde ir pēdējā bilde no manas iepriekšējās dzīves. Es nesaprotu, kas notiek, jo tādas sajūtas manā dzīvē nekad vēl nebija bijušas. Un es sapratu, ka nekas vairs nebūs tā kā iepriekš. Viss, ar ko es iznācu ārā, tās bija spēcīgas miega zāles, jo es nebiju pirms tam gulējis 2 nedēļas no vietas. Un antidepresanti spēcīgi, jo domas par pašnāvību vairs nebija tikai domas, tās bija reālas darbības, ka es garām gāju dzelzceļš. Es domāju, ne jau kā mašīna riepu nomirt, domāju, kā līdz dzelzceļam tikt paskriet zem vilciena. Es arī iefilmēju jau pirmsnāves video, un es viņu norausim, vai viņš sāks tur plaisāt, tad vadā sāks rasties īssavienojums. Un tas pats sāka notikt manā ķermenī, kad es domāju, viss kārtība, atgriežos dzīvē. Es esmu beidzot vesels, to padomāju tajā brīdī, forši, es neuztaisīju pašnāvību, dzīvoju tālāk, es tomēr atvesaļojos. Bet tas bija tikai uz 3 dienām. Manā galvā notika tāds kā klikšķīts, un iedomājieties, elektrības slēdzi izslēdz, un man tas pats notika manā galvā, un es nesaprotu, kas notiek, bet sākās muskuļu fastikulācijas, tas ir muskuļu raustīšanās, iedomājieties, acis kādam raustās, manā gadījumā raustījās visi muskuļi, kājām, rokām un motoro neironu slimība. Klasiskajā vai konvencionālajā medicīnā tā nav ārstējama diagnoze. Tas muskuļi sāk atrofēties. Tas arī notika manā gadījumā, kad jau īsā laika periodā es kā sportists ļoti ātri to jūtu un pamanīju, ka tie muskuļi samazinās. Stevens Hawkins, tad viņš arī slimoja ar motoro neironu slimību. Tāpēc arī manā gadījumā man ārste teica, nāc pēc 3 mēnešiem, mēs paskatīsimies, kā tev progresē šī slimība, lai noteiktu, kurš apakštips esi tu. Hawkinsa gadījumā viņš nodzīvoja 55 gadus, cik ļoti nodzīvoja, redzat paši. Bet tur cilvēki dzīvo arī 3, 5, 10 gadus, bet katrā ziņā procesi ir progresējoši. Es, kad stāvēju koncīlija priekšā apakšbiksēs, tur bija 11 ārstu, un viņi teica šo slēdzienu, un es saņēmu slēdzienu, un es prasu, ko man tagad darīt? Man taču kaut kā jāstājas, nevar vienkārši 3 mēnešus gaidīt. Viņam bija jādod man kaut kāda cerība, un visu, ko viņš man varēja pateikt, viņš pateica, varbūt pāries. Protams, tas ir tā naivi cerēt. Un es sapratu, ja es tikko esmu izlīdis, tad kāpēc es nevarētu to izdarīt vēlreiz? Tas man deva to ticību, kad es varu mēģināt. Un farmācija nevar palīdzēt, tad man bija jāmaina domāšana uz citu kaut kādu ārstēšanās veidu. Un, protams, mēs sapratām, Miami, tur tā ir Amerika, medicīnas izmaksas, vismaz 100 000 tie varētu būt. Un saņēmām atbildi, ka 3 nedēļu ārstēšanai mums nepieciešami tikai 35 000. Protams, tas ir tikai tāds pēdiņās, jo mums tādas naudas nebija, bet mana mamma vēl teica, nebrauciet, pagaidiet, beigsies pandēmija un tad brauksiet. Es viņai saku, bet kā es varu gaidīt? Man atrofējas visi muskuļi, principā pēdējo reisu mēs ielidojām Ņujorkā. Ņujorkā ielidojām pēdējo reisu un, varētu teikt, izslēdzām Latvijas lidostā gaismu. Un arī Ņujorkas lidostā iespējams gaismu, tāpēc, ka pēc mums jau aizslēdza visas robežas ar Eiropu uz nezināmu laiku. Es dabūju laiku, ko man deva šīs injekcijas, ko man injicēja Amerikā, un 3 nedēļu laikā manā ķermenī visos muskuļos injicēja aptuveni 600 injekcijas, un tās ir aptuveni 40 injekcijas dienā visos ķermeņa muskuļos. Citiem pacientiem, tā kā viņi zaudēja jau balsi, nevarēja runāt, viņiem mēlē pat injekcijas taisīja. Manā gadījumā balss man tikai vēl sāka pavaināties, tāpēc man tas nebija nepieciešams.
Un jā, es pusgadu vēl pats sev injicēju šīs injekcijas kājās, sieva injicēja rokās un mugurā, lai tā kā barot šos muskuļus. Bet dažādi detoksi bija ķermenim, ar ko es attīrīju. Un, protams, viss uzturs kļuva maksimāli ekoloģisks. Ne tikai uzturs, bet arī visa higiēna, ko mēs lietojam. Protams, es papildināju savu protokolu. Tas bija augsta duša, tie bija elpošanas vingrojumi, tas viss stiprināja manu imunitāti. Un mūsu garīgais ķermenis var izārstēt mūsu fizisko ķermeni. Un tad es sāku meklēt šo garīgo ķermeni, kas tas tāds ir. Un tad, protams, tās bija meditācijas katru dienu. Tās bija katru dienu 100 reižu atkārtotas afirmācijas. Zvans no Amerikas. Tu to operāciju nevari taisīt, jo tu vari nepamosties. Mēs bijām Berlīnes klīnikā, lai veiktu šo tīkliņa izņemšanas operāciju. Līgo dienā, kad visi te svinēja, tad, principā, es arī tur svinēju. Man bija asaras acīs, jo es beidzot no šī tīkliņa tiku vaļā. Jā, viņš bija viens no slimības cēloņiem, bet viņš bija pēdējais puzles gabaliņš, kas man bija jānovērš, lai es atveseļoties. Pirmais, tas ir pilnīga atbildības uzņemšanās par savu veselību, par savu ķermeni, ko es arī darīju. Tad otrais ir visu laiku būt procesā un meklējumos, jo sākumā es vispār nezināju, kas man ir jādara, bet es vienkārši meklēju, mēģināju kaut vai 5 lietas, iespējams viena no tām 5 derēs un es pavirzīšos priekšu. Un trešā lieta ir nekad nepadoties. Vai es esmu vesels visiem 100% šobrīd? Es teikšu, nē, kurš gan ir, bet es priekš sevis esmu vesels vairāk nekā uz 100%, jo šobrīd es beidzot esmu sapratis, kas es esmu, kā darbojas mans ķermenis, kas manam ķermenim ir nepieciešams, lai viņš būtu laimīgs un vesels. Paldies jums par uzmanību un esiet veseli! Redz, kā ir cilvēkiem, citreiz vajag rītīgi zemu būt, lai tiktu augšā.